Šānī karkas zīmē, tātad šī zīme nav labvēlīga priekš Saturna, un attiecīgi tas parāda to, ka cilvēks var bērnībā slimot ar dažādām slimībām, jo atceramies, ka karku pārstāv Čandra, un Čandra atbild par katra cilvēka bērnību. Jā, tātad attiecīgi šīs slimības piemeklē cilvēku tieši vairāk tieši bērnības periodā. Var cilvēks bieži mainīt dzīves vietu, bet tā kā karka ir ļoti emocionāls un zinot arī šādi, jā, tad saliekot visu kopā, šie cilvēki parasti ļoti stūrgalvīgi pēc dabas, jā, un tāpat laikā ir pesimisti. Un tā kā viņiem ir nepārtraukti nemierīgs prāts, jā, mēs zinām, ka cilvēks savu nemierīgā prāta dēļ var sastrādāt visu kaut ko, un attiecīgi šis nemierīgais prāts vairāk ir saistīts ar finansiālajām lietām konkrēti šiem cilvēkiem, vairāk vai mazāk. Tiek uzskatīts, ka, ja, teiksim, šie cilvēki nav tie labākie vecāki, pareizāk sakot, tas būtu skarbi teikts, nav tie labākie vecāki, drīzāk ir tā, viņiem nav šī talanta būt labiem vecākiem, teiksim, visums viņus tā kā ir apgalījis šajā jomā, jā, tātad, viņi tā kā nemāk izrādīt rūpes pār citiem, ja tā varētu teikt. Un parasti arī klasiskajos tekstos min, kad ir jāsargā zobi šiem cilvēkiem, var visādi veidi psihiskās problēmas būt, jā, īpaši grūtsirdības problēmas. Un, ja tas ir sievietei, kā mēs zinām, vīrietim grūtsirdība vēl nav tik bīstama, jā, tad sievietēm grūtsirdība ir vislielākais ienaidnieks. Jā. Jo, ja sieviete ir grūtsirdība, tad viņa attiecīgi visu savu ģimenes laimi var izpostīt. Bet, ja šos cilvēkus iesaista kaut kādā labā lietā, jā, vai labdarības akcijās, labdarības, izveidot cilvēku, piemēram, kāds izveido savu biedrību vai ko saistībā ar labiem darbiem, jā, un iesaista šo cilvēku, tad šie cilvēki ar ļoti lielu atdevi var tā kā sevi realizēt tieši caur tāda veida procesu, jā. Ja viņi tā kā iemācīsies caur šo procesu tā kā darīt labu un rūpēties, un kāds viņiem ir, kas parāda šo piemēru, tad arī vēlāk viņiem, kad viņiem izveidojas ģimene, vairs nav tik lielas problēmas ar saviem bērniem, jā, viņiem tā kā ir kaut kas iemācījis jau rūpēties par kaut ko, un attiecīgi tad viņi var tā kā ielikt mazu ķeksīti, jā, ka viņi tomēr nav tik peļami vecāki.